Vēlme visiem izpatikt rada stresu. Dusmas un nepiedošana droši vien viena no galvenajām lietām šajā sarakstā. Draudzē ir vairāk tādu cilvēku, kuri ir dusmīgi uz kādu, nekā tādu, kuri nedusmojās. Un nepiedošana ir viena no tām lietām, par kuru Dievs mums Bībelē daudzkārtīgi ir teicis, ka mums tāda nedrīkst būt. Un tomēr tik daudzi cilvēki negrib piedot, un viņi saka, tu jau nesaproti, ko viņi man izdarīja. Bet godīgi sakot, tas nav svarīgi. Dievs tev saka, ka jāpiedod nevis viņu dēļ, bet gan tevis paša dēļ. Varbūt viņi nav pelnījuši tavu piedošanu, bet tu esi pelnījis mieru. Amen. Un vēl, Dievs nekad neliks tev darīt kādu lietu, ko tu nevari paveikt. Izmet to domu no galvas. Dievs nekad nesaka, lai tu dari ko tādu, ko tu neesi spējīgs izdarīt. Ja Dieva vārds saka, ka tu to vari, tad tu to vari, ja vien gribi.